ministriju. Jā, paldies, esam iepazinušies. Paldies Latvijas pašvaldības savienībai par šī jautājuma aktualizēšanu un ierosināšanu, un mēs atsaucoties uz šādu aicinājumu, un arī ņemot vērā jau mūsu rīcībā esošās atsevišķu pašvaldību vēstules, esam sasaukuši šīs dienas sanāksmi, un es uzreiz to uzsākot gribētu iedot tai aptvērumu, kādā mēs no Tieslietu ministrijas skata punkta palūkosimies uz iespējamajiem problēmu jautājumiem. Vispirms man ir jāsaka, ka Tieslietu ministrija ir sniegusi savu redzējumu tam, kā fiskālā kadastrālā vērtība būtu piemērojama nodokļu aprēķinam, un faktiski nav jau nekā jauna. Fiskālā kadastrālā vērtība, kāda tiek saņemta no dienas, ir tas pamats, lai aprēķinātu nekustamā īpašuma nodokli. Un tādēļ es saprotu, ka pašvaldības pašvaldībās ir radusies neizpratne attiecībā uz to, kā šajā pārejas periodā, saņemot informāciju par fiskālo kadastrālo vērtību, šis nodoklis būtu aprēķināms, un pašvaldības pat apgalvo, ka šī nodokļa aprēķināšana nesot pat īsti iespējama. Un tad šis jautājums arī būtu šīs dienas sarunas vērts. Mēs nerunāsim daudz par Tieslietu ministrijas redzējumu vadlīnijām, bet par to, kā saņemtā informācija par fiskālo kadastrālo vērtību kavē pašvaldībām un administrāciju nodokļu apmēru. Un vismaz iepazīstoties ar tiem piemēriem, kādi ir šobrīd mūsu rīcībā no pašvaldību vēstulēm, mēs atļāvāmies tos sadalīt pašlaik tādās divās lielās grupās. Viena ir tāda, kur mūsu ieskatā ir saskatāmas iespējas, varbūt nav pilnvērtīgi izmantotas nekustamā īpašuma nodokļa likumā dotās iespējas, bet tas ir mūsu viedoklis. Mēs noteikti neesam nodokļu politikas veidotāji, tur aicināt un dot vairāk finanšu ministrijas pārstāvjiem. Un otra daļa piemēru drīzāk ir minēti vai norādīti ar tādu domu, lai parādītu pašvaldību attieksmi pret Tieslietu ministrijas sniegtajām vadlīnijām. Proti, ka fiskālā kadastrālā vērtība pēc būtības nebūtu pārrēķināma, vienīgā aktualizējuma, vienīgā aktuālā kadastrālā vērtība, arī šajā pārējais periodā ir universālā kadastrālā vērtība. Fiskālā kadastrālā vērtība ir noteikta, lai piemērotu. Tur kāds fona ir kaut kas. Jā, aicinājums tie, kas pieslēgušies attālināt, varbūt pašlaik izslēgt mikrofonu. Protams, ka tad, kad dosim vārdu, tad mikrofons būs jāizslēdz. Jā, tā kā vērums ir iezīmēts, un tad šīs dienas tēze vai teikums, kas mums jāatšķetina, ir kādā veidā fiskālā kadastrālā vērtība, kas ir pieejama pašvaldībām, padara neiespējamu vai traucē nekustamā īpašuma nodokļu aprēķinu. Jā, Sanīša Čotra. Tātad šo sanāksmi pašvaldību savienība tātad lūdzu Tieslietu ministrijai vakardien ierasties, un vakardien jau mēs tātad pašvaldību un finanšu ministriju. Žēl Tieslietu ministrija nevarēja ierasties, mēs jau tātad vienu rīņķi gājām. Tātad vakardien sanāksmes kopsavilkums ir tāds, ka mēs atkārtot lūdzam Tieslietu ministriju atsaukt jūsu aprīļa vēstuli par to, ka jūs neievērosiet kadastra likuma 73. panta 1. daļu. Tātad tur bija viennozīmīgs visu tie, kas piedalījās viedoklis. Tātad tas atrisina konceptu pēc būtības šo, un tas ir arī likuma ievērošana. Tas, kas bija viens jauns moments, ko es iepriekš nebiju iedomājis, tātad likumus
piemēro pats valsts zemes dienas, līdz ar to parādījās jautājums, vai valsts zemes dienestam tiešām ir saistošs Tieslietu ministrijas norādījumi, jo attiecību aktu par kadastrālo vērtību, tā skaitā fiskālo kadastrālo vērtību aprēķināšanu pieņem piemērotājs atbilstoši likumam. Bet tātad tas ir joprojām racionālākais pēc budžeta ietekmes. Visi pārējie varianti prasa gan noturpināt Tieslietu ministrijas viedokli likumā, pēc tam prasa ministra kabineta noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un prasa līdzekļus nekustamā īpašuma nodokļa programmatūras izstrādē un arī laiku. Tas nozīmē to, ka mēs esam šobrīd jau situācijā, kad nākošā gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma paziņojumi daļai no objektiem, kuriem būs mainījušies kadastrā objektu dati, pašvaldības iepušas variants B, likumdevējs piekritīs Tieslietu ministrijas viedokli, tad ir jautājums jau par šo laicīgumu. Bet es gribētu lūgt dot vārdu Kitijai Andersonai no Rīgas pilsētas, jau vakardien viņa visiem parādīja, bet šobrīd auditoriju Tieslietu ministrija parādīja prezentāciju, kas parāda, kur ir problēmas un kur īstenībā, kuros gadījumos nevar vispār aprēķināt. Un vēlreiz atkārtošu, ka tātad kadastra likuma 73. pāns nosaka, ka kadastra objekta kadastrāla vērtība pārrēķina, ja kadastra informācijas sistēmā reģistrē izmaiņas objekta vērtību ietekmējošos datus. Un kadastra likuma pārējais noteikumi neveic nekāda veida atsauces uz šo 73. panta pirmo daļu, ka tā neattiektos uz fiskālo un kadastrālo vērtību, kā arī pārējais noteikumos ir konkrēti tāda pārējais noteikuma punkts, kas pasaka, ka mainoties kadastrā datiem, valsts zemes dienesta pienākums ir aktualizēt fiskālo un kadastrālo vērtību. Kā arī atgādīt, ka tātad ir Saeimas juridiskā biroja rakstveida vēstule, kura viennozīmīgi pasaka, ka nav pamata nepiemērot 73. panta pirmo daļu fiskālajai kadastrālajai vērtībai. Bet šobrīd es tiešām dotu vārdu Kitijai Andersonai, jo mēs, protams, respektējam Tieslietu ministrijas tiesības savu viedokli noturpināt kadastra likumā, bet tam attiecīgi sagatavot kabinetā noteikumus, attiecīgi arī rodot resursus nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmatūras pilnveidē. Bet lūdzu vārds Kitijai Andersonai prezentācijas parādīšanu. Labi, mēs, protams, noteikti varam uzklausīt Rīgas domes, tie būs piemēri, paskatīt pārstāvju. Bet tie būs citi, kā ir arī stikā. Un tā prezentācija. Jā, šis tagad priekšā ir tas lūdzīgs. Jā, tā tas pie minu zīme to iekomentēja. Tātad nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā ir divas komponentes – procentu likme un kadastrālā vērtība. Abus sareizinot mums ir nekustamā īpašuma nodoklis. Tad viens no otru ir tieši atkarīgs.
Likumā noteikts kādas likmes, un likumā 4. pantā pateiks, ka kadastrāla vērtība nosaka valsts zemes dienests. Tātad līdz 24. gadam mums bija viena kadastrālā vērtība, no 25. gada mums ir 2 fiskālā un universālā. Fiskālo izmanto nodokļiem, nodevām, universālām citām lietām, un šobrīd universālo skatu arī Satversmes tiesa. Šīs te dalījums no Artura Glezniņa raksta kvadrātmetrā, saprotu, ka būs līdz 29. gadam. Tad stāsies spēkā jaunas kadastrālās vērtības, kas tiks izmantotas nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas vajadzībām. Tad šis mums ir tāds, varētu teikt, pārējais periods. Kā tad mums to pārējais periodu ir gājis? Tātad janvārī Valsts zemes dienests šogad nodeva pašvaldībām visu datu komplektu, fiskālo kadastrālo vērtību pēc stāvokļa 1. janvārī, visā aprēķinājām nodokli, izskatījām, līdz no 1. janvārā mēs saņemam jebkādas izmaiņas, kas notiek, kādas tiek reģistrētas, tiek pārreikinātas fiskālās kadastrālās vērtības, Valsts zemes dienests nodod pašvaldībām jauno datu komplektu un pārreikinātās fiskālās kadastrālās vērtības. Tad ir aprīlī Tieslietu ministrijas vēstule, nesaprašana visās pusēs, daudz sanāksmes, daudz runāšanas, daudz e-pasti, daudz vēstules. Joprojām tiek pārreikināts fiskālās kadastrālās vērtības, mainoties objektu raksturojošiem datiem. Joprojām zemes dienests nodod pašvaldībām jaunos datu komplektus un pārreikināts fiskālās kadastrālās vērtības. Pašvaldības šo arī izmanto aprēķinam gada laikā, jo, ja iestājās nosacījumi, kad vajag teikt pārreikinu arī aktualizētajām kadastrālajām vērtībām. Un tad ir jūlijas, kur tiek iesaldētas šīs kadastrālās vērtības. Rezultātā pašvaldībām tiek nodots jaunais datu komplekts, bet netiek nodota nekāda fiskālā kadastrālā vērtība. Jūs pirmīt minējāt, ka nekas jau nemainās, un tāpat tiek nodot fiskālā kadastrālā vērtība. Netiek nodota. Redzēju, kad es no citiem lēmumiem nosaka tādas reģistrācijas procesas beigās kadastrālās vērtības aprēķināšanu līdz jānodot to datu komplektu. Nav. Universālā Tātad visādās sarunās turpinot, mēs tagad esam vedot šo te arī vērtēšanas protokolus, tātad būtu jāizmanto iesalētā fiskālā kadastrālā vērtība. Nu, tad kas tad ir jāizmanto šobrīd, ja ir jāveic rēķins, aprēķins, nekustamā īpašuma nodokļu. Tātad, ja ir, piemēram, tagad šodien 6. novembrī saņemts jauns datu komplekts, kur fiskālā kadastrālā vērtība ir jāizmanto. Tā, kas ir pēdējā paziņota, jo tās, kas ir līdz jūlijam paziņotas, neviens nav atcēlis, neviens nav paziņojis, ka viņas nav spēkā, Kadastrs.lv joprojām viņas ir publiski pieejams, ir kurā, tad spēkā. Tad pēdējā pašvaldībā ir paziņotā, tā, kas ir pēdējā paziņota pirms aprīļa vēstules Tieslietu ministrijas, vai tā, kas ir bijusi 1. janvārī. Un pašvaldībā ir vairākas fiskālās vērtības šobrīd. Un pēdējais datu komplekts ir bez fiskālās vērtības. Tad nav. Tālāk jau sīkāk par zemes vienībām. Atsevišķi zemes vienības un ēkas parādīšu to problemātiku. Tātad arī no kadastrālās vērtēšanas noteikumiem noprotams izlasāms, ka 4 galvenie svarīgākie bloki, kas ietekmē kadastrālo vērtību lietošanas mērķis. Tātad bāzes vērtība, platība un dažādi korekcijas koeficienti. Tas ir arī formulā iekļauts no noteikumiem. Nu, piemērs, fiskālā kadastrālā vērtība ir zemes vienībai. Ja viņai maina mērķi, nu, piemēram, no dzīvojamās apbūves uz kādu no dabas pamatnēm, ko fiskālā kadastrālā vērtība paliek tā pati, kas bija iepriekš. Nu, ko tu no tā var secināt cilvēks parastais mainot lietošanas mērķi, nekas nemainās, tad lietošanas mērķis ir iesaldēts. Mainās platība, palielinās platība, piemēram, būtiski. Fiskālā kadastrālā vērtība nemainās, tad iesaldēta platība. Samazinās tieši tas pats. Reģistrēja apgrūtinājumus. Nu, nevis cilvēks pats reģistrē, bet tur tagad paši tie apgrūtinājumi turētāji, saprotu, reģistrē aktus un visu kaut ko citu. Nekas nemainās. Lai ko arī darītu, lai kā arī mainītos,
ietekmējušie dati, kadastrālā vērtība nemainās, līdz ar to nodoklis nemainās. Te bija piemērs tas, kas arī šķiet jums bija vēstulē minēts, tātad, ja zemes vienība ir 6000 un lietošanas mērķi individuāli apbūve, tagad cilvēks ir nodalīts nost tā, kas viņam tur ir pļauja, piemēram, un lietošanas mērķi atstājas publiskie ūdeņi un dabas pamatne, bāzes vērtības vien jau ir atšķirīgs 20 eiro un 1 eiro kvadrātmetrā. Uz 1. janvāru šai zemes vienībai, lielajai zemes vienībai, vērtība, piemēram, 85 000. Augustā jāatnāk, vai tagad novembrī nav, kurā brīdī atnāk mums jaunie dati, mums atnāk tikai, ka platība mainījusies 4000. Kāda vērtība? Jo, labi zemē mēs nepārreikināsim ar nākamo mēnesi, ar nākamo gadu, tad mums ir 4000 kvadrātmetru vērtības nav. No vērtēšanas protokoliem mēs lasot redzam, ka ir tā pati 85 000, bet tur ir vērtēšanas protokolos, ir minēts, ka šī vērtība ir aprēķināta 6000 un 1. janvārī 25. gadā. Tā platība bija cita lietošanas mērķi. Te ir konkrēts, te ir piemērs. Tātad jau konkrēts ir vērtēšanas protokolu. Tātad augšā ir redzams, kad ir 4491 kvadrātmetrs platība un vērtēšanā izmantojamā platība 6204. Universālā vērtība gan forši, viss pārreikināts, viss skaisti, viss saprotams. Fiskālā nav. Un mums šie 83,048 netiek paziņoti. Mums ir tukšums. Mums ir pašvaldībā ir jāizdomā, kur vērtība ir jāņem. Regu ir piemērs tātad pēc 15. jūlija, kad ir šitais pēc tātad šeit jau pielikt klāt to bāzes vērtību, ja pieņemsim būtu pēc jaunajiem mērķiem aprēķināts, labs tabuliņi parādās, tātad jau tikai nepiemērot nekādu korekcijas koeficientu, tā bāzes vērtība, jo tam cilvēkam būtu krietni mazāk. Ja mēs viņam aprēķināsim pēc 1. janvāra vērtības, un tas nav skaidri nolasāms likumdošanā, tur draugu iesvētības darbi, strīdi un tā tālāk, neapmierinātība. Un te ir vērtēšanas protokols, kas ir bijis, kas joprojām ir atrodams arī kadastrs LV izgūstams līdz šim te jūlijam, 20. jūnijā pārreikināta vērtība. Arī tikai un vienīgi šeit ir mainīts lietošanas mērķis no sabiedriskās apbūves uz 1,2 daudzību ļabūvu maz zabaliņš, tur ir arī transporta infrastruktūrai. Tātad šobrīd ir 742 908 vērtība. 1. janvārī tie bija 173 000. Tā bija nealgota cena. 500 000 ir nācis klāt. Šis noteikti nestrīdosies. Jo viņam tad iznāk, ka nodoklis būs jāaprēķina, ja atcels šo vērtību 20. jūnijā pārreikināto, nodoklis būs jāaprēķina no 163 000. Statistika par Rīgu. Tātad līdz jūlijam, kamēr mēs saņēmām kadastrālas vērtības izmaiņas, mums ir tātad saņēmām pa 529 zemes vienībā, kadastrālā vērtība izmainījās ar 2,3 miljoniem. Un tabuliņā es esmu ielikusi lielākos plusus un mīnusus ar lielākiem izmaiņām. Vērtības mainās vairāk kārtīgi citos gadījumos. Un tad ir tie, kuriem tā aktuālā vērtība palielinās, tie noteikti nesūdzēsies, bet tiem, kam samazinās un netiks piemērot samazinātā vērtība, tie nebūs mierā. Ja tas nav nostiprināts normatīvajos aktos. Par ēkām. Ēkām tātad pamatprincips ir, ka telpu grupu summa veido ēku. Vienā gadījumā tu saukrupmājām un citām nedzīvojamām ēkām vispirms aprēķina ēkas vērtību, tad proporcionāli sadalās telpu grupām, daudzfunkcionālām ēkām, vispirms izrēķina tā katrai telpu grupai vērtību, sasummējot veidojas ēkas vērtību. Izskapoši. Kas notiekās? Tātad, ja telpu grupām tiek mainīts piemēram platības, kadastrālā vērtība nemaina. Tad ēkai ar lielāku vai mazāku platību
paliek nemainīga kadastrālā vērtība. Arī telpu grupām paliek nemainīga kadastrālā vērtība. Piemēram, viņš būs ēkas īpašnieks nojauc. 2 telpu grupām kadastrālā vērtība tiek dzēsta. Loģiski būtu, ka tā ēkas kadastrālā vērtība arī būs samazināts, jo paliek tikai 2 telpu grupas. Nē. 2 telpu grupas katra paliek ar savu vērtību, bet ēkas kopējā vērtība ir 2 lielāka. Tieši tā kā tā bija pašā sākuma pirmajā. Tikpat labi arī uz otru pusi, tad tiek klāt piebūvēts kaut kas jaunajam objektam, pēc ir ļoti skaisti aprēķināt jaunā kadastrālā vērtība, ievērot platības, vērtības, nolietojumus un tā tālāk, viss, kas ir aktualizētā informācija. Taču ēkas vērtība nemainās. Tātad telpu grupu summa nav ēkas kadastrālā vērtība. Ja, piemēram, vēl vienā dēļ visas telpu grupas izveido jaunu telpu grupu, pārbūvē ēku, piemēram, par rūpnīcu. Vienīgā telpu grupa rūpnīcai paliek tā pati vērtība, kas bija daudzfunkcionālā ēkai pirms tam. Viņai nemainās. Telpu grupai mainās. Kā tas ietekmē nekustamā īpašuma nodokli? Tātad nekustamā īpašuma nodokli mums ir likumā noteikts, kad mēs ņemam ēkas vērtību, kad mēs ņemam telpu grupas vērtības. Un kad nākamo mēnesi mums ir jāveic pārreikins gadu laikā, ja mainās likmes vai neatlikšanas, un tad ir jāizmanto aktualizētā kadastrālā vērtība. Proporcijas ir pateikts, ka ja mums atliek, pieņemsim, daļa atliek, daļa neatliek, mums ir proporcionāli jāņem no ēkas vērtības. Vienīgais, kur ņemts telpu grupa, tur skaidri noteikti mums pateiks, ka aprēķinot mājokli likmi tagad ir tikai vienīgi telpu grupa. Un piemēram, viņa māja. Vienā pusi viņš nojauc īpašnieks. Paliek telpu grupa par 100 000 eiro, ēkas vērtība 200 000. Tātad mājokli likmē skaidrs ir noteikti mums jāizmanto telpu grupas vērtība. Savukārt priekš paaugstinātās likmes. Pieņemsim, viņš būvējot pārsniegs būvļaušu termiņu, jāpiemēro paaugstinātā likme. Tekmos pateiksim būs kadastrālās vērtības. Pilnīgi cita vērtība. Vērtēšanas noteikumi pasaka, ka telpu grupa un ēkas vērtība ir viena un tā pat, jo šeit nav saskaitīgi proporcionāli. Nav pilnīgi cits rezultāts. Ar 1,5% likmi, ja tā telpu grupa tiek izmantot saimnieciskā darbībā, tad tur ir jautājums, kura tad būtu tā īstā jau. Jo vai mēs ņemam telpu grupas vērtību vai ēkas vērtību. It kā ēkas vērtība pašā laikā, ja daļai saimnieciskā darbība mums proporcionāli no ēkas vērtības jāizrēķinās no telpu. Tad vienam tā paša ar savrunam, šeit sanāk spēkā 2 fiskālās kadastrālās vērtības. Ēkas fiskālā kadastrālā vērtība un telpu grupas kadastrālā vērtība. Platība viena un tā pat objekts viens un tas pats. Kadastra objekti ir dažādi, cilvēkam parastam to nedara. To nesaprast. Tie ir 2 dažādi objekti. Vēl viens piemērs, kur šī pati viņa māja tiek pārbūvēta, piemēram, par veikalu. Tātad vislielāka, smukāka māja vērtība ir daudz lielāka, pieņemsim, 1 000 000 eiro no 200 000. Mums ir pateikts, ka mums jāizmanto ēkas kadastrālā vērtība. Tiešām nevis telpu grupas kadastrālā vērtība, bet telpu grupa nesakrīt ar ēkas vērtību. Ja būs paaugstinātā likme, tas skaidrs, tad ir no ēkas vērtības. Tātad vienam tā pašam namam spēkā 2 fiskālās kadastrālās vērtības. Tad paņemt vēl vienu piemēru bija arī publiski, kad tiek pārbūvēta rūpnīca Vekā par daudzfunkcionālu ēku, tur būs dzīvokļi, tur būs biroji, viss skaisti. Rūpnīcām ir maz kadastrālā vērtība. Šobrīd tās ēkas vērtība ir platība 10 000 kvadrātmetru, vērtība 20 eiro kvadrātmetrā. Izbūvē šo māju, ēkas vērtība tiek iesaldēta, tātad ēkai joprojām paliek 200 000, bet mājokli, tātad mēs rēķinām no telpu grupas vērtības jaunās, tas ir 356 eiro kvadrātmetrā.
Savukārt par biroju mums jāpasaka proporcionāli. Tātad birojam mēs rēķināsim nevis veikalam, nevis no 340 000, bet no 2000, jo proporcionāli mums jāpasaka vērtīgi. Tiešām, nākamais piemērs, pieņemsim, tas pats par neatliekamajiem. Arī tāpat rūpnīca tiek pārbūvēta, pieņemsim, par biroja ēku. Arī neatlikšanai noteikumus pateic, ka zinām proporcionāli ēkas vērtībai. Tad no iesaldētās no 200 000, tad no 2000 es rēķinu kadastrālo vērtību. Un te ir arī piemērs no vērtēšanas protokoliem. Tātad šajā gadījumā tā bija daudzdzīvokļu māja, bet pēc viņa ir apvienotas visas telpu grupas, 4 dzīvojamās telpu grupas, visas dzēstas, izveidot jaunu telpu grupu. Lai gan tā tagad ir viena dzīvokļa ēka, vērtēšanas metode joprojām ir daudz funkcionālās ēkas, jo, jāatstāj iesaldētā vērtība. Tāpat tās protokolā minēts, ka ēkas kadastrālā vērtība ir vienāda telpu grupu kadastrālā vērtību summu. Minēts, ka 48 000 ir gan ēkas kadastrālā vērtība, gan 48 000 telpu grupu kadastrālā vērtība. Šajā ēkā ir viena telpu grupa, tāpat ir 59 000 vērti. No kurienes ir tie 48 000. Jā, ir aptruna, ka esošā ēkā reģistrējot jaunu vai dzēšot esošu telpu grupu, ēkas kadastrālā vērtība netiek pārreikināta. Un protokolā attēlotā vērtība var nesakrist ar ēkā esošo telpu grupu fiskālo kadastrālo vērtību summu. Tas ir pretrunā kadastrāla likumam. Un noteikums ir trešiem. Turklāt, kas ir interesanti, sauļukmājā, lai aprēķinātu telpu grupas kadastrālo vērtību, vispirms aprēķina ēkas kadastrālo vērtību, un tad to proporcionāli sadala uz telpu grupām. Tas, ko iepriekš jau rādīja. Šajā gadījumā tā ir viena telpu grupa. Tātad vispirms vērtēšanas protokolā redzams, ka ēkas kadastrālā vērtība ir 59 897, un vienīgās telpu grupas vērtība arī 59 897. Tātad telpu grupas vērtēšanas protokolā ir viena ēkas vērtība, ēkas, kurā atrodas šī telpu grupa ēkas protokolā, ir cita ēkas kadastrālā vērtība. Tad atkal ir divas kadastrālās vērtības vienam un tam pašam objektam. Fiskāli. Mēs runājam tikai vienīgi par fiskālajām. Jā, tā ir būvstatistika. Tātad mēs esam saņēmuši gan par ēkām, gan inženieru būvēm, tātad izmaiņas kadastrā 2300, 22 ēkām, vērtība pieaugus par 83 miljoniem, kamēr pārēķināja vērtību. Lielākās un mazākās izmaiņas, dažādu izmaiņu dēļ, kāpēc iezīmēja tādu marginālo vienu gadījumu, kur vērtība pieaug 4662%. Papētot šo gadījumu, tā jaunceltne, tātad viņai pirms tika reģistrēta 24. gada nogalē, reģistrēta, redzot, pamata maza vērtība, maza platība, nav ne sienu, ne jumta, ne pārseguma, līdz ar to tā vērtība ir 35 000, un šogad viņi ir nodota eksploatācijā aprīlī, pabeigta būvniecība, un vērtība ir 1,7 miljoni. Tātad, ja ir iesaldēta vērtība, mēs turpmākos 4 šogad, turpmākos gadus rēķinām no 35 000, nevis no 1,7 miljoni. Piemēram, tas būs viss. Un tad ir jautājumi, vai tiešām tas bija likumdevēja mērķis, kādreiz objektu raksturošos datus arī iesaldēt. Vai likumdevēja mērķis bija nepiemērot būvju fiskālās kadastrālās vērtības aprēķināšanas princips, tas ir, ka telpu grupu summa nesakrīt ar ēku summu. Ēkas vērtība. Un tā kā pēc piemēriem paliek šeit iesaldēšana, tas ļoti ietekmēs kadastrālo, arī nodokli, jo kadastrālo vērtības ietekmē. Tad, kad tiek plānot sabiedrības informēšana par fiskālās kadastrālās vērtības iesaldēšanu un to ietekmi uz nodokļiem un nodokļiem?
Jo labi nodoklis ir viens, otrs ir arī zemes grāmatas, kur šīs fiskālās vērtības tiek ņemtas vērā. Tātad realitātē nodokļu maksātājs saskarsies ar to, ka nodokļu aprēķini tikai. Tad viņiem tiks izsūtīts maksāšanas paziņojums. Un tad ir jautājums, kas skar vairāk nekustamā īpašuma nodokli, kad mainoties kadastru objektu raksturošiem datiem. Tas, kā jau iepriekš jau pašā sākumā minēja, kura tad no kadastrālajām vērtībām ir jāizmanto un aprēķinām, jo vēl zemes dienas nepazina pašvaldību. Un kad nesakrīt ēkā esošo telpu grupu kadastrāla vērtību summa ar ēkas kadastrālo vērtību, kura kadastrālā vērtība ir jāizmanto nodokļu aprēķinām. Un vai aprēķinā tiešām kadastrālā vērtība ir atkarīga no procentu likmes. Ja vienam objektam ir 2 kadastrālās vērtības, tad piemērot 1 vai 2% likmi, šīs kadastrālās vērtība bāze būs pilnīgi dažāda. Mums ir iespējami risinājumi. Mēs esam par to domājuši. Viens ir, kā jau esam iepriekš minēja, atcelt šīs fiskālās kadastrāla vērtīgi ietekmējušos datus. Tie ietekmē kadastrālo vērtību un tiek veikts pārreikumi pašvaldībām, tiek paziņots. Atsauks ir tiesāt ministrijas vēstuli. Jā. Ja tas nenotiek, tad B variants, kad tātad panāk, ka tiek nodots pašvaldībām kadastrālās vērtības. Vienalga, vai tās iesaldētas, neiesaldētas, bet nav tukšums pretī jaunajam datu laukam. Un skaidri tiek noteikti, kura vērtība izmantojam NIN aprēķinam, uz kuru tad datumu tā vērtība jānofiksē. Un noteikti NIN aprēķinam izmanto telpu grupas vērtības, jo mēs redzam tās aplamības, ja ir iesaldēta ēkas vērtība un telpu grupas nomainās, tad tās iznāk ļoti lielas aplamības nodokļu aprēķinā. Reizēm iznāk izdevīgāk, tur pārkāpt būvnoteikumus un dabūt 3% no vecās mazās vērtības, nekā visu sakārtot, ja tas būs lielāka vērtība, lai gan mazāk likt no 2% no lielas vērtības būs mazāk nekā 3% no mazas vērtības. Tās aplamības būtu jānodrošina. Paldies! Nu jā, mazliet iebilst vēl arī tāda ir arī ne tikai likumā neievērošana, bet arī tiesāt ministrijas vēstulē arī 100 redzēšanas noteikumu, pārējais noteikumu punktu uz pati tiešlietu ministrija pagājušā gada nodomē lūdza ministru pamētām pieņemt specifiski tātad regulē fiskālās kadastrālo vērtību aprēķinu un atsevišķos gadījumos gan inženieru būvēm, gan dažādām citām. Tad arī šos ministrijas noteikumu punktus tiesāt ministrijas savu vēstuli liek neievērot. Un arī turpāk, ja jau paliek pie tā viedokļa, tad dodieties pēc kabinetu un atceļiet šo punktus, tieši tā kā veiciet grozījumus kadastru likumā. Bet tātad, ja jūs ejat šo plānu B, tad ir kadastru likuma grozījumi, kadastrālās vērtēšanas noteikumi grozījumi, tātad nauda pašvaldības programmēšanai un arī no ministrijas noteikumu par to, kādā veidā tiktīs aprēķini visos parādītos gadījumos, un es domāju, kur noteikti vēl gadījumi, kādā veidā tad ir jāaprēķina nodokļus. Es gribētu lūgt ministriju, cik šobrīd mums viss šī baltās vēstulē, tomēr izskaidrot to savu viedokļa pamatojumu, jo tajā vēstulē, godīgi sakot, viņu nevarēja ielasīt, mēs neskatījām to ceļu, kā jūs nonācāt līdz šim te secinājumam, ka kadastra dati arī jāiesaldē, izskaidrot visiem, kāds ir tas pamatojums. Jā, paldies pirmkārt par prezentāciju, gan izsmeļošu un jo īpaši jāuzsver, kā jūs padomās izpildīt risinājumu. Bet atbildot iepriekš izskanējušajiem jautājumiem, vēl pagaidām nepieķeroties konkrētu gadījumu vai piemēru, es gribētu uzsvērt vēlreiz to, ka mēs šobrīd atrodamies pārējais periodā, kurā darbojas divas kadastrālās vērtības. Tādam ir bijusi tā likumdevēja izšķiršanās. Netipiski kadastra likumam tiek risināts arī nodokļu politikas jautājums.
Proti paredzot, ka nodokļu aprēķinam mums tiek radīta vai noteikta vēl viena vērtība, kas ir nosaukta par fiskālo kadastrālo vērtību. Un tādiem īstiem un vienkāršiem vārdiem runājot, tas Tieslietu ministrijas domu gājiens kā projekta autoru domu gājiens ir tāds, ka arī pārējais periodā sākot ar janvāri nekustamajam īpašumam joprojām ir viena aktuāla kadastrālā vērtība, kas ir universālā kadastrālā vērtība. Dati aktualizējās, ietekmē universālās kadastrālās vērtības aprēķinu. Kā iepriekš teicu, fiskālā kadastrālā vērtība faktiski ir viena speciāla vērtība, no kuras pārējais periodā ir jāaprēķina nekustamo īpašumu nodoklis. Tā mēs arī uz to lūkojamies. Šīs vērtības, lai arī fonētiski skan vienādi fiskālā kadastrālā vērtība un universālā kadastrālā vērtība, bet būtības tā ir atšķirīgs mērķis un jēga fiskālā kadastrālā vērtība vairs nav kadastrālā vērtība. Tas ir vienkārši tādiem vārdiem sakot speciāls maksājums, speciāla vērtība, lai nemainītu nodokļu maksātāju izdevumus pārējais periodā. Šķilters kundze mums var noteikti neskrist viedokli, un tā ir normāls. Un vēlreiz, es pabeigšu, jūs izteicāties, un jūsu viedoklis arī ir zināms un dzirdēts, ka jūs nepiekrītat. Un varbūt arī veicināt mulsuma radīšanu arī pārējos sanāksmes dalībniekos. Fiskālās, jebkuras kadastrālās vērtības vai aprēķināšana ir vēl zemes dienas kompetencija šobrīd. Pašvaldība strādā ar tiem datiem, kādus tā saņem no zemes dienas. Tik tālu taču visiem ir saprotams. Tādēļ arī mans jautājums sākumā bija, kādi sarežģījumi ir radušies ar fiskālās kadastrālās vērtības informāciju par tās saņemšanu, izskanēja, ka nesaņemšana. Tad es aicinātu arī pievērsties šim jautājumu lokam, tur man spēs arī vēl zemes dienas palīdzēt, kas tiek nodots, kas netiek nodots un kura vērtība tad ir ņemama vērā. Tik daudz saprast no jautājumu. Nu, to visu atbildi var izlasīt mūsu viesi. Tie ir tie apsvērti, kādēļ fiskālā kadastrālā. Kā jūs no normatīvā akta, kas ir kadastra līgums, un viņa pārējais noteikumi, kāds ir tas jūsu juridiskais ceļš, kā jūs nonācāt pie šī secinājumu? Mūsu viedoklī ir arī minēts princips, kāda ir metode, kādu mēs esam pielietojuši, lai tulkotu normatīvā. Ja šīs metodi, ja mums pietiktu valstī ar normatīviem aktiem, kas ir tikai un vienīgi gramatiski izlasām, nebūtu jurisprudence. Un vēlreiz saku, ja normatīvā akta vārdiskā izteiksme nesakrīt ar normatīvā akta grozījumu mērķi, tās normas ir piemērotas tik tālu, cik tālu tās atbilst mērķi. Kur mēs varam ieraudzīt to mērķi? Tas arī tika aprakstīts mūsu vadlīnijās. Grozījuma mērķis ieviešot fiskālo kadastrālo vērtību bija paredzēt, lai sloks sabiedrībai paliek nemainīgs šo pārējais periodu, kamēr ir pastāvības kadastrālās vērtības. Un vai jūs to pieņemat? Es vairāk nekodadoties arī testēju samīdzināt. Dod jautājumu, vai jūs informējāt likumu devēju par šī te jūsu tā mērķa, restīvi nemainīt. Likumdevējs nav šī likuma piemērotājs. Vai jūs informējāt par šīm situācijām, kā viņu jūsuprāt, viņu tas mērķis rezultēsies reālajā dzīvē? Vai jūs informējāt par šīm situācijām, ka iereģistrēja pamats 35,000 3 gadus? Mēs aizējām jau pie konkrētiem cilvēkiem.
Vai arī otrādi, ja teiksim, nomaina mērķi no apbūves un dabas amatni cilvēkam jāturpina maksāt milzīgais nodoklis. Vai jūs informējat likumdevēju par šīm sekām? Vai likumdevēji nav, mēs neko nevaram, kāpēc jūs likumdevējs pieņēmis ir piešķirti jautājumā. Nezinu. Jautājums dara? Tas ir tieši tas pats, kas šobrīd notiek. Tāda apgalva izskan no jūsu puses. Jā, tāda apgalva izskan no jūsu puses. Es aicinātu pievērsties tam tvērumam. Vēlreiz uzsveru, vai kādā veidā, saņemot informāciju par fiskālo katastrālu vērtību, tiek kavēta pašvaldības uzdevuma izpildu aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli. Arī, ja ir mainījies lietošanas mērķis. Vērtības. Ko nozīmē nav vērtības? Nedod vērtību. Bet ir jāņem vērā vērtība, kas bija reģistrēta uz 1. janvāra. Ja vajā nav Ienes mēs praktiski jautājumu. Jā, tomēr jātiek ar pašu pamatu galvā. Es atļaušos uzdot vēl vienu jautājumu. Mēs šeit esam jautājums zemesienas. Jums kā tiesību normas piemērotāji, šobrīd uz galda, jo labu laiku, uz galda ir tīri pretēji tiesību normas tulkojumu, interpretācijas. Vienu, ko jūs ir devuši jūsu priekšnieki, padošā iestāde, otrs ir Saeimas publiskā biroja interpretācija. Vai jūs varat pateikt, kāpēc jūs noslēdzaties par labu vienam konkrētam viedoklim un rīkojaties atbilstoši šim konkrētam? Kādi ir tie argumenti? Jūs kā tiesību normas tiešais piemērotājs? Tad es sadzirdēju visu jautājumu, es saprotu. Tātad, kopumā mēs valsts pārvaldē esam hierarhiskā struktūrā, ir nodalīta varas, 3 varas atzara likumdevējs, izpildu vara un tiesu vara. Šajā konkrētajā gadījumā Saeimas juridiskais birojs ir atbalsta darba veicējs likumdevēja varai. Un tas ir fakts, viņi ir sniedz juridisku atbalstu funkciju likumdevēja varai. Jā, mēs esam iepazinušies ar viņu viedokli, kā viņi izlasa normas, bet tajā pašā vēstulē ir uzrakstīts klauzula par to, ka viņu skaidrums nav saistošs vienam citam, izņemot tam, kam tas skaidrums ir dots, kas ir, manuprāt, pirmā lieta, tāds ļoti interesants veids, kā man sniedz kaut kādu veidu skaidrojumu, kādu uzreiz saistosāk, kas ar klauzulu, ka viņa nav vienam cilvēku saistošana. Tas ir pirmā lieta. Otrā lieta, valsts pārvaldes hierarhiskā struktūrā, mums ir ministri un padomniecības iestāde. Es noteikti arī, es pilnībā ticu, ka tieslietu ministri ir iepazinās ar Saeimas juridiskā biroja viedokli, un pēc tā viedokļa saņemšanā man ir savu interpretāciju. Punkts numur 2. Un punkts numur 3, esmu atrodas izpildvara, un man tiešais priekšnieks ir ministrija, un man to arī jārespektē. Jā, es šim ir atrodas tādās tā kā krustcelis, es piekrītu. Es nevienam jums nenovēlu būt šajā pusē, bet es arī noteikti gribētu jums arī vērst uzmanību, kas zināmā veida izskanēs arī no esošiem koalīcijas pārstāvjiem, kas par ko mani ļoti stipri izbirstēja, un pateicoties zināmā veidā arī varbūt nevienmēr konsekvences sadarbība ar pašvaldību savienību par to, ka nekas, nekāda netiks notikt, jā, nodokļu maksājums nekāda gadījuma cilvēku netiek un nedrīkst būt aiztikts. Tad, kad mēs sākam stāstīt par to, ka mainās data, mainās apgrūtinājumi, tā nemirkli es faktiski dabūju būt uzrakstīt atbildi, tāpēc es arī paldies ļoti, jo to ļoti lūdza neizmantot jaunus apgrūtinājumu dāts un vēl visā citā. Es gribētu pateikt tā, ka mēs esam šajā posmā, kur mēs esam pateicoties tām sadarbības modelim, kā es viņu redzu, kāds viņš ir panākts. Un neskatoties to, ka ir daudz normas un attiecīgi par to dažādu veidāku izmantošanu bija saskaņot, mēs regulāri redzam nekonsekventu atkāpšanos un tā tālāk. Līdz ar to, ja ir politiska uzstādījums, ka cilvēkam konkrēti īpašumi ir, ko viņš tur jūt.
ka viņi nemainās nodokļu maksājumu, tad viņš nemainās. Mēs nevaram kaut kāds darbs ņemt vērā, tad nākamais uzstādījums, kas arī nesen pašvaldības savienības, kas arī ļoti būtiski bija pēc būtības, rēķinot to, kā nekāda veida data izmaiņas, tur vēl kaut kas nedrīkst ietekmēt pašvaldību ieņēmumus. Tas ir ļoti stingrs nosodījums, un tad man vienmēr teica, ka man tika caurmara neliela zemes dienas budžetā 10 miljonu budžets man ir, jo tu pārēj viņā pieskatās ar pašpakalpojumu, viņiem būtu jāsēc to starpā. Tad mirklī es godīgi sakot, saprotu, ka pēc tā šādā veidā skaidrojums, un es arī uzskatu, tas ir vienīgā situācija, kur mēs esam, Un es uzskatu tā, ka visi mūsu kopēja, visi trīs puši šeit esoša sadarbība ir novedusi pie tā situācija, kur mēs esam. Un es ļoti saprotu, ka ir tāds tieslietu ministrijas skaidrums. Pirmā lieta, cilvēkam nekas nemainās, tās tiek nodrošināts. Bet par to, kas ir tā ir, kas ir stājies, tagad pirmais jāņemās. Pašvaldībām nekādā gadījumā neviens nodokļu ieņēmums nemazinās. Tas arī tiek saglabāts. Punkts numur 3. Mēs beidzot pēc būtības iesaldējam vērtības, jo pēc būtības tās, ko arī radīja sarunām vairākiem politiķiem, bija skaidrs, ka viņi nekad nebija sapratuši, ka mēs iesaldējam bāzes vērtības, nevis vērtības. Viņi tādās detaļās par to nekad neesot domājuši. Runāja par Saeimas juridiskā biroja, to skaidri pirmkārt viņš netika izsūtīts jānokās nevēl zemes dienestam un tieslietu ministri, viņš tiek izsūtīts tam, kam tiek izsūtīts, es jums saņems iepazinos, bet es joprojām sakārtot uz virsmērķus pirmās cilvēku nodokļu maksājumu nemaiņas, un nekāda gadījuma nekāds izmaiņas datos vai nodokļu notiecina datos un kādas likuma dažāda veida pārkārtums neizvērsa izmaiņas. Šī ir situācija, pirmie 2 mērķi tiek sasniegti. 3. mērķis paliek tāds, kāds viņš paliek. Jo vairāk, godīgi sakot, mēs nevaram pašreizējā mirklī, un manuprāt, tas ir viena no lietām, ka mums ir savstarpēji jāsaprot, ka mums jāmācās runāt, mums jābūt dialogā, un dialogā ar to, ka mēs nevaram izraisīt pilnībā viens otru izslēdzošos mērķus. Mēs nevaram šito. Manuprāt, mums ir jāsaprot, kas notiek. Tas attiecās par to, kā pie datu izmaiņas nesaņemāt fiskālo vērtību un tur vēl kaut kāds nesakārtots vērtības. Es domāju, ka mēs savas mājas pusē varam apsēsties padomāt, cik mums būtu vienkārši un nevienkārši pievienot pie datu izmaiņu atkārtot uz to 1. janvāra vērtību nodot, lai mums sistēmā būtu mazāk pārunājums jautājumus. Un, es atzīstos to, ka mums vajadzēja izveidot vairāk tehniskos lietas, lai apturētu aprēķinus visus tos puses, ko mēs esam izdarījuši jūlijā, un mums ir palicis pēdējais mājasdarbs, ko mēs to ceram tuvāk nedēļā pabeigt, pilnībā sakārtot tos gads, ka bija vēsturiski pārskaitīt, bet es piekrītu, mēs to nedēļam ātri, mēs to gribam izdarīt prātīgi, lai nesabrot nekāda veida datus. Atgriežoties pie dažiem piemēriem, es jums savas puses gribu pateikt paldies arī par dažiem jautājumiem. Mēs esam konstatējuši arī šajā iesaldēšanas laikā, ka nevienmēr, tīpaši mūsu reģistrācijas gadījumos, mēs metodiski pareizi konkrēti cilvēki reģistrāti arī ir reģistrējuši tas telpu grupas, tur mums būs ir kārtojums dats, respektīvi, tur vajadzēja vienā otrā reizi īstenībā dzēst telpu veidot no jauna, kaut ko tur mainīt platības. To mēs sakārtosim, bet tie ir uz dažiem pirkstiem skaitiem. Mēs visi esam klātesoši saprašanā, cik aptuveni pirmā pusgada vērtības tika pārrēķināts un kāds tas bija, tad cekas, kas ir augšu, kas uz leju, tad aptuveni 90% gadījumos tiem, ka jāpaliek tas īpašums vērtībā, principā, viņam tas nav nodokļu pieaugums, mēs tomēr izmantot to pieeju, kā mēs pārrēķināt, tad cilvēkiem augtu nodokļus.
Ko es arī gribētu vērst savu uzmanību, es ātri apskatīju uz to Kairas ielu, es nesaprotu, kāpēc pašvaldība piešķir ūdeni vietā pie Ikeas, jo tur nav ūdens teritorijas, uz tur mērķu piešķiršanu paskatīties. Vai tiešām jums uz 400 tūkstošu kvadrātmetriem vienā zemes gabalā, kur tas ir pie Bonavas māja, lai jūs aprastu, un tur jums ir ļoti liela platība, tagad aizgriez zem ūdeņiem, kas ir tā ļoti interesanti. Es nezinu, kādu tie tur ūdeņi ir. Gribu ieraudzīt to ēku un ezeru palielu, kas tur pēc tiem kvadrātmetriem atrodas. Līdz ar to es gribētu teikt tā, jā, šī iesaldēšanas situācija, zināmā veidā, mums ir stresam tā, ka mēs sakārtojam vai mums visi reģistrācijas procesi vienmēr notiek pareizi un jāatzīst tā, ka nevienmēr darbīgi neskatās to, ka viņi tur nav, kur tik liela ūdeņi. Es vienkārši to bet mēs speciāli, lai mazinātu visādi veidi iespēju izvēlēties, ar jums tiešām pastrādājam un mērķu noteikumus. Jā, un tieši šajā runājot par šo mērķu maiņu, mums ir konkrēta situācija, ka mainot mērķi, varbūt par šādiem noteikumiem, katastrālā vērtība mainās, attiecīgi nodokļi mainās no 20 000. Protams, tas ir vēl liels darbs visu Rīgu sakāt, šāda ķēpa piemērošana mēs redzam. Iespējams, ka šeit arī ir jāveic kaut kādas izmaiņas un būs ļoti būtiski jau. Jā, šeit ir būtībā mazākā teritorija, aizvērst apstāvju. Jā, bet dabas pamatne tur ir, jūs saprotat, kur tā vieta ir? Tas pamājas tā, jā. Uz tā zemes gabala, paskatīt uz ortofoto un tā tālāk. Tā kā, bet varam padiskutēt par šo jautājumu, bet... Tas ir lietošanas mērķu maiņa. Jā, precīzi. Ja drīkst, tā mana refleksija līdz šim, es ļoti atvainojos, man pēc 10 minūtēm ir jābūt šādi prom, jo bija pērēni jāatsimēt. Tā refleksija, Kevijas kundze, kadastrālo vērtību aprēķināšanas pamatmērķis un pamatmērķis, kāpēc valsts budžets finansē kadastrālo vērtību aprēķināšanu nekustamā īpašuma nodokļu vajadzībām. Nodokļu nodeva. Tas, ka viņi izmanto tā kā tā ir reģistrētā vērtība arī citām vajadzībām, tas ir tikai saprotami, tāpēc, ka viņa eksistē. Bet primārais mērķis, kāpēc izdod valsts budžeta līdzekļus, tā skaitā piešķirot Tieslietu ministrijai valsts dienestē valsts budžeta līdzekļus, nevis maksas pakalpojumiem iekasējot, ir nekustamā īpašuma nodokļa. Līdz to es kategoriski nepiekrītu visam, ko jūs teicāt par kaut kādām tajās, ka kadastra likumā nav nekādas saistības ar nekustamā īpašuma nodokli un tā tālāk. Tas ir punkts 1. Punkts 2. Piedod Rītā, bet pašvaldības savienība vienmēr ir lūgus ievērot, tātad mēs esam pārāk daudz rakstījuši šīs vēstules jau, tātad atsaušot ietekmesīs skaidrojumu, tātad, ja objektu raksturojušie dati mainās, jāpārēķina kadastrālā vērtība, arī tad jūs attiecīgi nostipriniet likumdošanā. Nākošā lieta. Jā, Saeimas juridiskais birojs korekti pateicis, ka viņiem nav piešķirts šīs tiesības tulkot likuma normas. Cik es pārzinu normatīvos aktus, šādu tiesību tulkot normatīvos aktus nav arī Tieslietu ministrijai, ko visos citos gadījumos Tieslietu ministrija savās vēstulēs norāda, izņemot šo. Tad atbilstoši spēkā esošiem likumiem tiesības republikā tulkot likumdevējs, tiesa lemjot izskatot lietu, un administratīvā procesā piemērotās, ka šajā gadījumā ir valsts varas dienas. Es tiešām neapskaužu šo likumu, jo tātad īstenībā sanāk, ka tas ir viņas izvērtējums tiesību normu interpretācijai. Tur es tiešām izsaku visdziļāko līdzjūtību. Un pēdējais, tātad, ja šis tiešām mēs līdz šim neesam, tātad šī ir pirmā reize, kad es dzirdu, ka tas ir bijis politisks uzstādījums šādā veidā tulkot pieņemto likumu. Tad man ir lūgums tad nosaukt tās personas, jo es personīgi jautāju Judinu kungam un Kļaviņas kundze bija klāt.
tātad Saeimas juridiskās komisijas vadītājam, es jautāju, vai tiešām tad, kad pieņēma, bija doma, ka katastrālās vērtības nemainīsies, arī tad, ja mainās objekti dati, tātad ēka paliek lielāka, pārbūvējas mazāk, vai zemes gabals tiek atšķelts, vai viņam pievieno, vai tiešām arī tajos gadījumos, tātad likumdevēja vēlme bija, ka arī tajos gadījumos katastrālā vērtība paliks tātad iepriekšējā, respektīvi bija maza māja, tagad liela māja, katastrālā vērtība paliks tāda pati, kā bija tai mazai mājai, vai otrādāk bija liela māja, pusi nojauca, un katastrālā vērtība paliks tikpat liela kā vēl. Ļudina kungs viennozīmīgi, ja viņš kungs to dzirdēja, ka tā nebija likumdevēja vēlme un citēja precīzi, protams, tas nebija ierakstā, tas nebija komisijas sēdes laikā, tas bija pēc komisijas sēdes, bet viņš viennozīmīgi teica, ja Tieslietu ministrija šādā veidā tulko, vai viņi atsaukās pat uz savu gribu, nevis likumdevēja gribu. Līdz to, ja tas ir politiskais uzstādījums, tad lūdzu informējiet konkrēti politiķu uzstādījums, jo mēs līdz šim to esam sapratuši tikai kā Tieslietu ministrijas ierēdniecības vēstuli, jo arī neviena atbildi no Tieslietu ministrijas ministres mēs neesam saņēmuši. Līdz to tas ir tas ietver, bet es varbūt lūgtu arī finanšu ministriju. Es varbūt pirms tikko teikto, ka viss tā bažas, arī citas starpā, ko Rīgas pašvaldības pārstāvis teica attiecībā uz bažām, ka nekorelē kadastru datu aktualizācija ar katastrālās vērtības pārreikinu. Tas viss būtu pamatots, ja mēs neatrastosim pārējais periodā, ja mums būtu šobrīd 2 katastrālās vērtības. Tie būtu pamatoti problēma jautājumi. Bet, kā jau iepriekš teicu, datu aktualizācija notiek, tā tiek ņemta vērā, pārreikinot universālo katastrālo vērtību. Jautājums par fiskālu. Par fiskālu jau es iepriekš teicu, ka ar mērķi nemainīt slogu, Bet vēlreiz neviens jurists nenonāk pie tādiem pašiem. Jūsu vēstulē šīs cēloņu sakarības, ko normālā interpretācijā var piekrist, var nepiekrist, bet kas saprast to gaitu vai interpretācijā jūsu vēstulē, tas nav tikai mans vai tikai Ināras viedoklis, tas ir ego juristu viedoklis, kas izlasot jūsu vēstuli, nesaprot kādā veidā jūs interpretējot šīs tiesību normas, esat nonākuši pie tiem secinājumiem. Vienīgais, kas tur ir likumdevēja griba, kura ne anotācijā, ne juridiskā komisijas sēdes laikā nav izturējama. Šīs debates ievāktie risinājums, kādiem būtu jāpalūkojās, lai īstenotu šo pieeju, ka fiskālā katastrālā vērtība nepārrēķinās. Tas ir vairāk piedāvāt. Jā, kad es likumu, Es aicinātu uz tiem palūkoties. Tad es likumu rodīju. Nē, tas to nenozīmē gan, jo tiesību normu piemērotājs piemēro vairākas metodas. Ja, un tā gramatiskā nav vienīgā. Un līdz ar to jautājums man ir sanākt dalībniekiem, vai jūs esat gatavi palūkoties uz tiem piedāvātajiem risinājumiem. Valsts dienests minēja, paskatīsies no savas puses, kas ir ar datu nodošanas ievadējām, ar tiem apgalvojumiem, ka dati netiek saņemti. Nē, tehniski tā var gadīties, jo mēs esam uzlikuši datu lauks, kas netiek pārreikins, viņš netiek nodot, ka mēs varam palūkoties risinājumu, ka katru reizi mums to vērtību fiskālo aktuālu, un mums ir vienkārši jāsaprot, cik tas ir tehniski ātri vai neātri iespējams. Algoritmiski tā var gadīties, ja tas lauks nemainīs, viņš netiek izproces nodots, viņš tiek nodot tikai izmaiņas. Bet mēs varam pie šīs situācijas. Mums vajag mājas darbu paskatīties, ja tas ir caurmērā vienkārši izmaiņas, bet tas nozīmē arī datu saņemšanas mehānismu no pašvaldības puses nekāds izmaiņas nav, jo mēs nododam datus izmaiņas reģionālā. Jā, Es neskatoties uz to, ka mēs esam pārējais periodā, ļoti pareizi sapraši, bet pārējais periodā šī esamība administratīvā procesa likuma prasības neatceļ to, ka maksāšanas pazīmes ir administratīvais akts.
kuram ir vajadzīgs normatīvais pamatojums, konkrēts, turklāt no privātiesību interešu tiesību viedokļa ir, kas aizstāv šo privātiesību, privātpersonas tiesības. Mēs no tā nekādi netiekam vaļā. Mums ir pašiem iekšienē pašvaldībai administratīvā procesa ietvaros kontrola. Tālāk mums ir tiesas kontrola. Tiesas kontrola skatās uz šo administratīvo aktu. Mēs tikai pašvaldību vērtēs arī kadastrālās vērtības noteikšanā piemērotās metodikas atbilstību tiesību normai, kurai šobrīd šī interpretācija ir kā pamatojums minēts tikai mistiski, no kurienes izvilkts likumdevēja mērķis, kurš nekur nav atspoguļots un kurš turklāt ir pretējs veselības saprātam un loģikai. Vai Tieslietu ministrija un Valsts zemes dienests var iedomāt situāciju, kad, ja gadījumā, un protams, ka strīdi tiesā būs tajos gadījumos, ja nodoklis šo interpretāciju dēļ būs aprēķināts nesamērīgi lielāks nekā pienāktos pie datorpilācijas. Vai tiešām jūs iedomājaties, ka tiesa šādu administratīvu aktu atstātu spēku? Tur ir pilnīgi vienos vārtos. Mēs redzam, ka šī administratīvi akti tiks atcelti. Turklāt mums jau ir jāreikinās ar zaudējumu piedzīvi, kas šobrīd populārs rīks ir, kā nodokļu maksātāji rīkojās, iesniedz sūdzību un iesniedz zaudējumu atlīdzības pieprasību. Es saprotu, ņemot vērā, ka administratīvo aktu izdevējs ir pašvaldība, zemes dienestam šī Mēs esam pieaicināti tajā tiesā un regresīvi tas tā padā pašā veidā atļaus. Diemžēl tas tā nenotiek, ja? Zaudējums atlīdzina administratīvo aktu izdevējs. Mēs atnēm par to, ka tajos gadījumos pat nevarēs izdot, ka tu uzskati, ka nevar izdot. Nē, šobrīd es ļoti šaubu, protams, mēs runāsim uz savu bet es ļoti šaubos, ka mums vajadzīgi pieļaus situāciju, ka nodokļu administrācija izdod pretiesisku administratīvu aktu. Mēs vienkārši to nedarīsim. Pretiesiskums tieši tādas nevajag izsaka vienkārši pīlē, ka mēs šeit klātsoši arī esam daļa juristu. Tiesa vērtējot pašvaldības administratīvo aktu, vērtēs, vai pašvaldība ir rīkojusies tiesiski. Vai tā, ka tiek aprēķināts nodokļa apmērs, vai ir tā, kā jūs pašu prezentācijā norādījāt, vai ir ņemta vērā fiskālā kadastrālā vērtība, vai piemērota pareizā nodokļa likuma. Arī kadastrālā vērtība. Administratīvā procesa ietveros vērtējot pašvaldības paziņojumu noteikti netiks vērtēta, vai saņemtie dati, kas ir saņemti no citas iestādes. Vai cita iestāde ir rīkojusies pareizi un pamatu? Balstās uz to, ka jūs esat neapstrīdami, ka jums ir galīgais vārds un jūsu padotā kadastrālā vērtība nav pakļauta nekādai kontrolē. Ir tikai, bet ne caur pašvaldības administratīvo procesu. Ne caur pašvaldības administratīvo procesu. Tiesiskās sekas ir pašvaldības. Finanšu ministrija. Es no savas puses gribu pateikt, ka mums pašreizē nekļūtā situācijā Slavuma Drības iela 51 māju. Tur tas, kas varbūt nezin, tad iepriekš tas eksipšanas augstuma sistēmas vārdus izmanto likumdevēja uzticēšanos visādiem procesiem. Viņš bija sareģistrējis savu māju tādā stāvoklī, ka viņa faktiski atrodas sadrukšanas robežā, kas tā pa māja, tas ir mājas, tur māja pie viesnīcas Latvijā vēsturiski savs, kur atrodas Bārbari veikals, tā līdzīgi iestātība. Toreiz Tieslietu ministrija aizlāpīja šo robežu, mēs sakārtojam nolietojumu un tur tā kā viss palika labāk. Jāatzīst, kā mūsu Rīgas reģionālā pārvalde, veicot kārtējo datu aktualizāciju šogad, izdarīja
nepareizi, jo viņi arī nepareizi arī pielietoja to metodiku. Ja mums nebūtu kāds strāsvērtības pārējiem, kura gadījumā ir nepareizi noteikuši nolītojumi. Tas ir skaidrs. Tas kolēģis bija vērsts pie jums lūdzot pārēķināt nodokļus, jūs atteicāt, viņš ir pie jums ar zaudējumu atlīdzināšanu. Tā ir situācija. Jā, bet pēc būtības tāda pati vien ir. Jūs pateicat, ka savu vērtību viņš nav pie jums, un attiecībā nodokļus jūs atteicāt, viņš ir pie jums ar zaudējumu atlīdzināšanu. Tā ir situācija. Jā, bet pēc būtības tāda pati vien ir. Jūs pateicat, ka strālā vērtība viņš nāk pie mums un tieciet galvu. Bet tiešām labums viņš mums. Bet bijām stingri pārliecināti, ka mēs iesaldējam to tās vērtības, kur objekta dati un mēģi nemainās, respektīvi ar vārdu nesaldēt, mums iespējams sakritām kaut ko citu. Mēs domājam, ka, ja mums ir dzīvoklis 4. stāvā noteiktu kvadratu, viņiem mēģis un nekas nemainās, tad arī 27. gadā, respektīvi, kadastrāla vērtība, kurš izstāvā kadastrāla vērtība nemainās. Savukārt, ja notiek objekta būtisku datu, kadastrālas vērtības pamatā, izmaiņas būtisku datu. Es nerunāju par metodikas izmaiņas, es runāju par šo 4 elementu izmaiņu, kas ir pamatā katastrālā vērtēšanā. Platība ir viens no elementiem, mums bija otrais formulā, kur es runāju. Un, es gribētu teikt no tās līdzinājās pieredzes un zinot, nodokļu maksātāju maksātspēju, es gribētu teikt, ir tie, kuri būs būtiski samazinājis savu apjomu, viņi noteikti cīnīsies. Tiesā, es nerunāju, zinīgi gadījumā, varbūt būs nepopulāri attiecībā par pašvaldībām teikšu, varbūt, ka es mazāk uztraucos, ka pašvaldības kaut ko neiegūt, bet pēc būtības tādā brīdī, kad likumdevējs atbilstoši tieslietu ministrijas interpretācijai būs radījis situāciju, ka cietīs iedzīvotājs tādu, ka viņam nodokļu maksājums nemainās. Mums nav pateikts, ka šos 4 gadu laikā cilvēks stāvoklis nemainās. Viņš varbūt tajā laikā ir nodalījis zemes gabalu no savu gabalu, nopārcelējis un viņam turpmāk jāturpina maksāt par visu gabalu. Es gribu, tie gadījumi, ko rādīja pašvaldības, es gribētu teikt, ka tur ir potenciāli risks tiesvedībai, kā mēs to redzam, bet tas ir potenciāli. Nākamais, ko mēs redzam. Mēs paprasījām arī datus, cik šāda, personāls, mums iedeva stāstu, ka Rīgā vai Pierīgā ir apmēram 50,000 fiziskās. Personāls, 50,000. Pat pieņemot, ka tikai 1/5 daļai ir tā kā iedzīvotājiem negatīvi. Un pieņemot, ka tikai neliela daļa no šīs 1/5 daļas aiziet uz tiesu, tā ir pietiekami liels valsts reputācijas risks. Bet tas tikai tā, ka mēs pieņemam, ka ir tā kā šobrīd ir. Es ļoti priecājos, ka valsts zemes dienas nodrošinās to datus. Tad respektīvi tā, pieņemot par to, ka Rīga ļoti atbildīgi saka, ka viņi uz kādiem datiem, kas ir būtiski atšķirts, kā jau tur bija rādījums, uz 4,000 kvadrātmetru, 5,000 kvadrātmetru, nevar teikt, ka tas ir viens un tas pats, bet viņi saka, ka ir problemātiski izsūtīt paziņojumus. Bet šādā situācijā pie tādiem riskiem, kad es paņemu likumu vēlreiz skaidru galvu, mēs finanšu ministrijā skatāmies tā, normatīvos aktus vērtēt tā. Pirmais ir likums, otrais ir MK noteikumi, un tad, ja no šiem abiem es to nevaru izlasīt, ja ir caurums, tad es skatos, ko man tā atbildīgā iestāde, kas procesu virzīs, ko viņi man stāsta, kādajā caurumā rīkojas. Bet tad, ja es nevaru to dabūt ārā no likuma un MK noteikumi. Un tad, kad mēs lasām, kāds normas, kas bija Saeimā, mēs principā, mēs varbūt esam tādu papīri, mēs lasām uzrakstīto vārdu. Un no uzrakstītā vārda mēs salikām kopā 3 līnijas. 73. panta pirmo daļu, 43 primkārais noteikumu punktu un 43 punktu. Un mums no šī komplekta mēs sapratām, ka notiek aktualizēšana. Kāpēc? Respektīvi tā,
Es piekrītu, ka nevar normatīvu aktu lasīt gramatiski tikai. Es piekrītu. Bet šis pārējais punkts runā tikai par to, kas notiek respektīvi no 1. janvāra šī gada. Tad, ko mēs lasām? Valsts zemes dienas fiskālās kadastrālās vērtības aprēķina un aktualizē. Atbilstoši 24. gada spēkā esošai kadastrālo vērtību bāzē un kadastrālo vērtēšanas regulējumiem normatīviem aktiem, kas piemērojami 24. gada 31. decembrī. Tad, ja šāda norma pastāv, un es sakām, ka mums ir tikai fotogrāfija, kas izmantojam 4 gadus, tad šādu punktu nevajag. Vai pateikt, 24. gada 31. decembrī ir bilde, ko mēs izmantojam visus 4 gadus, jo te ir tas vārds aktualizē. Iespējams, ka tas mums radīja to pārliecību, ka mēs šo iesaldēsim, saprotam savādāk. Bet tad ir otrs jautājums. Pieņemsim, ka mūsu interpretācija ir kļūda. Tad mēs ejam tālāk. Mēs ejam tagad uz to stāstu, ka, manuprāt, ka Tieslietu ministri ir ļoti nopietni strādājuši šiem grozījumiem. Tur bija arī vairākas saimnes komisijas, respektīvi, tur tika runāts un diskutēts. Un tad es skatos, kurš pārējais noteikums sāk. Un pārējais noteikums vairākas vietās, 44. un 49. 51. mums runā, ka mēs kādu no pamatteksta punktiem, pantiem nepiemēram, vai daļu vai kaut ko nepiemēram. Tad, respektīvi, Tieslietu ministrija ļoti skrupulosi apskatījusies, kuras no pamat normām mēs nepiemērosim. Bet es neatradu nevienā no šiem punktiem, kad attiecībā uz fiskālajā vērtībā, vienalga, es tik kādu vārdību, ka mēs runātu par 73. panta 1. daļu. Un tas kopums man rada to pārliecību, ka iespējams, es nezinu, kā, man nav tik liela detalizācijas pakāpe, kā Tieslietu ministrija izstrādā. Bet iespējams, ka gan mēs tikām maldināti, iespējams, ka kāds ar tika maldināts, vai varbūt, ka mēs nepievēršāmies, un mēs tiešām tajos vārdos tās nianses neuztvērām. Bet ideālā situācija būtu, teiksim, tāda, ka tas būtu nostiprināts normatīvos aktos, un pašvaldībai nebūtu risks, kad aptuveni 1000 personu. Teiksim, un par 3 gadiem, kur tie dati aktualizēsies vēl vairāk, tad pagājis 9 mēneši no tā brīža, ka tās potenciālas izmaiņas. Mums 3 gadu laikā tā aktualizācija būs vairāk un vairāk. Līdz ar to tā kā sniega punktu vēlsies potenciālie tiesas procesi. Varbūt, kad vajag nostiprināt to likumdevēju gribu, lai tiešām tāda varbūt nejuristi kā es, nesaliek 3 normas kopā, viņš nelasa tā. Es ļoti respektēju Tieslietu ministrijas viedokli. Finanšu ministrija vienmēr Tieslietu ministrija prasa gan tiesiskās palīdzības, kādiem neskaidriem jautājumiem. Mēs ļoti respektējam visu, bet šis te, kur mēs bijām tā kā varbūt tajās sēdēs klāt, es arī nedzirdēju to stāstu par to iesaldēšanu, ka nemainīsies raksturojošie dati attiecībā uz aprēķinu. Jo ar vārdu aktualizēt, es sapratu, ka ir kaut kādas izmaiņas. Tas ir mans viedoklis, es neesmu neviena pusē, bet mums arī liekas drusku riskanti valsts zemes dienesta kontekstā, kā jūs lasat normatīvo aktu, īpaši, ja jums paprasīt, teiksim, vēsturiski, tad līdz tam jūlijam jūs debatos datus. Tā kā valsts zemes dienesta debatos datus, tā kā mēs lasījām. Līdz ar to mēs būtu, teiksim, tādi ļoti piesardzīgi attiecībā uz vērtēšanu, bet šobrīd, lasot tā sistēmiski, mēs neizlasījām tā kā jūs, tā kā vēstulē prasīts. Tāpēc mēs arī esam ļoti piesardzīgi. Un mums ļoti nepatīk arī tie piemēri, ko Kitija rādīja, ka mums parādās 2 vērtības, un tas nav labi. Ja zemes dienas iedod vienu rādītāju, es piekrītu, ka pašvaldības var ļoti tā teikt, ok, mēs saņēmām saskaņā ar likumu, mēs izmantojam. Un tad pēc būtības, tādā brīdī, kad jums ir pieprasījums, jūs ejat uz valsts zemes dienas, un ejat nākamo tiesas procesu un prasiet no valsts zemes dienas. Ja jūs tiesu uzvar, kā saka klients, tad jūs ejat tālāk. Bet es negribētu valsts pārvaldē kaut kāds. Tas būtu ļoti pilsīgi. Ja tā likumdevējs tiešām ir gribējis, un mums ir pārliecība, ierakstam to 73. panta 1. daļu nepiemēro. Attiecībā uz katastrālajām vērtībām nekādas pārējās nenotiek neatkarībā no visiem rādītājiem, kas nenotiek. Un tad iedzīvotājs ir, ok, ja man bija 3 hektāri zeme, tad es par to maksātu vienalga, vai es tur pievienotu 2 hektārus, vai es nodalīšu 4 hektārus, es maksātu par tiem saviem hektāriem, es maksātu uz
nereāliem datiem, jo nekustamā īpašuma nodokli mēs aprēķinām uz to situāciju, kas mums ir, nevis uz to situāciju, kas mums bija 3 gadi atpakaļ. Tas nav pašvaldību izlīdzinājumi, ko mēs skatāmies kaut kādā. Tā ir situācija, kas man šodien pieder nekustamā īpašuma nodokļi, kas būtības ir. Starptautis, kurā ir diezgan tādiem bagātības nodokļiem, vai slikti runājam, principā viņš tajā grupā vēsturiski skaitās, ka tu maksā par to, kas tev pieder tādā formā. Ja? Tad šī gadījumā es maksāju par to, kas man bija kaut kad, vai pēc kaut kādiem datiem veciem. Es piekrītu, ka mēs izmantojam katastrālās vērtēšanas, vispār izmantojam ļoti vecas tāds, par to ne, bet tieši par šiem raksturojumiem, tilpumiem, vairāk. Tas ir ļoti tāds kritisks jautājums, bet mēs sekosim līdzi, kāda notiks tā datu apmaiņa, vai pēc datu apmaiņas pašvaldības teiks, ka ok, vismaz mums dati ir, un mēs varam atbildēt, jo līdzinājā situācijā, tas, ko es dzirdēju no Rīgas domas vakar sanāksmē, situācija ir tāda, ka viņiem objekts ir, raksturojums lielumi ir, bet nav vērtīgs. Tas nozīmē, ka pašvaldība pati ieliek šo katastrālo vērtību no sevi, šo fiskālo, un tādā brīdī viņiem nav pat pie kā vērsties, jo viņi pati ieliek šo vērtību. Šī gadījumā, ja runā, kad valsts zemes dienas ir gatavs to visu atbildēt, varbūt, ka tāds ir sināt. Atbildēt, nodot informāciju. Mēs paskatīsimies. Jā, mēs vai vienlaikus nevarētu nodot arī IKV. Jā, katru reizi pavisam. Paldies Finanšu ministrijai. Šis ir konsekvents viedoklis un saskanā kādu mēs saņēmām savulaik tiekoties Valsts zemes dienestā. Un tajā pašā sarunā, kur piedalījāties jūs, Tieslietu ministrija, Valsts zemes dienas un pašvaldības savienības pārstāvji, mēs nonācām pie secinājuma, ja tā doma tāda ir, tad partneru vidū bija sajūta, ka drošāk to būtu ierakstīt normatīvajā. Tā mēs esam pieraduši, ka kamēr nav normatīvajā aktā, tas ir ārpus jurisprudences un tas ir prettiesiski. Tāds ir tas pieredums. Nobrīd tas, ka mēs esam izvēlējušies citu ceļu, jo to pašu rezultātu var sasniegt interpretācijas rezultātā, normatīvais akts pavisam varēja nav jābūt. Bet viņš rada pretējas komistīvo aktu, cilvēku nepiekritīs tāda, ja viņiem tas rezultāts nav viņa interesēs, ja, viņš strīdēs. Interesēs vēl nenozīmē, ka ir automātiski pretīs. Nē, Man gribētu pievērst uzmanību tam, ko minēja Kļāns kundze par tā katastrālās vērtības aktualitāti, tā varētu teikt, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā. Mēs jau kādus 12 gadus dzīvojām ar tādām katastrālām vērtībām, kas nebija aktuālas, vienotīgi nebija aktuālas. Bet mums nebija aktuāls riskiem. Mums principā mēs tā kā rindā. Tāpēc arī pārējais periodā tā izvēle ir šajā, lai ievērot vienlīdzības principus starp nodokļu maksātājiem, ka tas maksājums nemainās, neatkarīgi no tā, vai aktualizējot datus, tur būtu krities, tas maksājums vai ir pieaug. Tāpēc cenāk personēm samaksāt nodokļus, kā teica, Bet piekritīsiet, ir nevienlīdzīga situācija, ir tas, ja strīdēsies tas, kuram kāpēc dati tika aktualizēti un man netika samazināts nodokļu maksājumi, tas, kurš aktualizācijas rezultātā viņam būtu pienākums maksāt lielāku nodokli, viņš nestrīdēsies. Saprotams, bet tā būs nevienlīdzīga pieeja. Viena nevienlīdzīga saistība. Mēs tev nedarasam, lai jūs atrastu tikai šo daļu nodokļus pārāk liels. Es prasam, jo tiek juridiski precīzi likumā ierakstīts regulējums, kā aprēķināt nodokļus, kādas katastrālās vērtības. Mēs prasam uz visiem, nevis tikai uz vienu. Šobrīd ir pateiks no fiskālās. No fiskālās ir entās. Jo, ja runā par fiskālās vērtības, šīs aspekts jūs minējāt, jā, arī prezentācijā, ka ir vairākas fiskālās katastrālās vērtības. Mēs to esam sapratuši tādā aspektā, kā būvai pašreizējā mirkļa mainoties telpu grupu sastāvam, tā vērtībā netiek sarēķināta no saskaitāmiem. Tā ir tā galvenā problēma, kur rodās tas vairākas fiskālās vērtības. Bet nekustamā īpašuma objekts tā varētu teikt, ka tā var grupa konvertēt. Nē, tā ir dažādi, tā ir no līdzes vērtības.
attiecībā uz dzīvokļiem, tādu grupu attiecībā uz mājām, tur, un arī papildu likmi piemērojama no ēkas. Nu, ir problemātika, un problemātika ir tieši tā, ka, tie 103. noteikumos, un tur ļoti pateicis, ka, viens plus viens ir 2. Tā kā, nu, tā matemātika, ko mēs visi saprotam, un šobrīd, pēc veidot dokumentus, ko izbūst, ko saprot no valsts zemesiem dalībās, tas 1 plus 1 nav 2. Tur ir tā vieta, ja, un tā, nu, tas moments, ka mums arī ļoti patīk, ja kāds pateikt, tomēr, ka, nu, ja ir pārējais notikums pateikt, ka izmanto tos normatīvos aktus, tad tajos dokumentos, kas atnākas pašvaldību, tur būtu tas, ka telpu grupu summa ir tā kopējā katastrālā vērtība. Nu, mums tas drusku rada kaut kādu tādu, nu, neatbilstību. Nu, telpu grupu summa nav jāatbilst. Bet 103. noteikumi nav piemērojami. Jo tā noteiktu piemērošanai jums vajadzīga telpu grupu vērtība. Nē, Pārsvarā. Atsevišķi gadījumi jūs rādījāt 3%. Nu, tad jūs ticamāk arī vajag kulkot. Kāda vērtība ir jāpiemēro? Piemēram, paaugstināt, tur tikai vienīgi katoļīgā būvniecība grausti būvotļauj, tur rakstīts izmanto lielāko vaimu būves vai būvē piekritīgās zemesvērtības. Tur par telpu grupām neies. Vienīgais, kur telpu grupas ir precīzi dzīvojumi telpu. Jā, bet es gribu pateikt par tiem visiem gadījumiem, kas jau saka par 3%, tad, nu, kur, piemēram, nu, grausti diez vai staigā uz katastrālo vērtību, uz atjaunošanu, nu, tas tā kā, nu, ja viņam kaut kas viņam atjaunojas, tad, jā, tad nākamai, jo graustams ir katastrālā vērtībā, vai 5, vēl atpūties. Nē, grausts ir nevis tas, kuram vērtība ir zema 0,85. Grausts ir to, ko mūsu kolēģi ir īpašuma departaments 0,8. Tur nav kaut kas zaļais sieķis uzlikts. Tas viss droši ņem nolietums. Kadastrā iespējams ir tas neattiecās uz to, ka tur nebūtu vērtība, bet tā vērtība uz zem. Ir mazāk. Bet jums tāpat jāizšķir ņemat no ēkas vērtības vai no zemes vērtības? Jā, un tā kā vērtība pamatā ir ļoti daudz lietas, ko mēs izmantojam ēku. Un, lai nepaliktu tikai pie paaugstinātās likmes, pamatlikme 1,5 nedzīvojamām ēkām. Ja arī tur ir pateikts, ka izmanto ēkas vērtību. Ja daļēji apliek ar vienu likmi, apliek ar otru likmi, proporcionāli no ēkas vērtības. Ja neapliek un apliek proporcionāli no ēkas vērtības. Ja ir izveidota vesela sistēma, kur ir iestrādās. Ir tas, kas nezinu, tas tā būtība jābūt visu šo proporciju viens un skats. Tagad iejaucās viens atvainojums svešķermenis, kas to sistēmu, nu, rada tos īsavienojumus entajās vietās. Un mēs brīnamies, mēs tad gribam to katru īsavienojumu atsevišķi atrisināt. Labi zinot, ka tam visam cēlums tas viens svešķermenis, kas nav paredzēts vispār tajā sistēmā, ka viņam tāda būtu jābūt. Vai arī tad ir jāpārkaistās, jāpārbūvē tā sistēma. Jo ja jums panāk ar to, ka telpu grupu summa ir ēkas no 103. noteikumā, jau daļa problēmas reizēs. Jau daļas problēmas reizēs. Ir tāds vispārējais, bet tas jau neattiec uz nodu papreikni. Jā. Principā to kā normāli, tad vispārējais. Zemes ir izpirkušas, zemes ir pirkusi dzīvokļu īpašumiem klāt. Un tagad visi īpašumi ir sarkani, mēs neaprēķināt varam ne uz ābēm. Tas ir kaut kas cits. Tas ir kaut kas cits. jā. Veidos jauna zemes vienība. Bet viņi- Jauns kāds vietas viņam tiek sarēķināts. Jūs tos visi īpašumi, kad mēs esam noluķējuši, nedodat fiskālās vērtības, viņi mums neatnāk. Pašvaldībai viņi nav pie tā aktuāli. Mēs saprotam, kur jūsu sistēmas arhitektūra vāja vieta, un visticamāk, ka mums ir jāpadomā, ka pie katra darba izmaiņas mēs nodublējam fiskālu vērtību pie katra objekta, neskatoties, ir viņa vai nav pārreiķināta un pārreiķināta. Varbūt tādā Protams, dzirdēt vājā arhitektūra, tad ir likumi, kur ir rakstīts, ka kadastra reģistrs aktualizē datus
uz tādiem likumiem tikus izstrādāt arī sistēmu. Labi, mēs Nav jāpārāk, kā mēs sareiķinām datus un jāuztais. Es domāju, ka mēs negribam atvērt to diskusiju, kur es atļāvos arī publiski daudz nekomentēt par to, kā mums gāja pārēj uz datu izplatīšanas tīklu, kā mēs esam konstatējuši, ka es izmantoju tāds datu lauks, kas jums vispār nevajadzētu izmantot un neaktuāls datus un visādi citas lietas. Bet es saprotu, ņemot vērā, ka es neesmu jurists, bet esmu tomēr diezgan labs cilvēks ar datiem IT. Es saprotu, ka visticamāk tā galvenā problēma ir tas, kā ir izveidota data paņemšana, un mums visticamāk pie katras datu, mēs sūtām tagad datu izmaiņa režīma, visticamāk katram objektam mums ir jāpieliek klāt FKV, kaut tas neparēķinās, lai sistēmā nekas tur tā kā nebrūktu jūsēja. Un es negribu analizēt pareizi, nepareizi, bet visticamāk tas ir saistīts ar to, kā mums gāja pāri uz datu izplatīšanas tīklu un daudziem risinājumiem. Bet visnotaļ es piekrītu Rīgas domā, šī vērtība iesaldēšana ir stress, kas bija arī Valsts dienestam. Pateicoties tam, mēs esam sapratuši, ka mums ir cilvēki, kur nodaļās nevienmēr pareizi noformē reģistrāciju, objektu reģistrāciju, kur vajadzēja veidot jaunu objektu, neveidot un tāds visās lietas, kur viņi, protams, darīja, lai mums ātrāk vieglāk kaut ko palabot, nevis no jauna sakārtot. Tā kā mēs šo procesu uzskatām patīkami nav, bet mēs esam sakārtojam savus iekšējos procesus. Un jā, mēs esam arī atraduši, ka mums varbūt ir iekšēji procesi, nevienmēr bija pārdomāti, var diskutēt, vai tas ir atbilstoši, neatbilstoši likumu, bet bieži ir iztaisīt, ka vēsturiski tā ievēst tā bija vieglāk, bet īstenībā ir pareizi vai nepareizi. Tas attiecās uz vērtību, tad es sapratu, kur ir tā lieta, es negribu komentēt un strīdēties, jo es zinu, ka katru gadu iepriekš, kad mēs nodevām 1. janvārī pārēķināts vērtības, mums Virģīna Andersona un Lezedāts sūtīja garš sarakstu ar to, ka viņi prāt mēs nepareizi līdz šim to fiskālo vērtību esam rēķinājuši. Godīgi sakot, mēs paši arī pie pārējais esam atraduši citas savas kļūdas, bet tie, kas tiešām bija kļūdas, neesam atraduši. Tā kā mums tā sadarbība ir dažāda, bet es noteikti no savas puses aicinātu Rīgas domu un pašvaldības netērēt naudas, pārēķinot aiz Valsts zemes dienas, vai mēs esam pārēji sarēķinājuši vērtības. Tāda, man tam ir e-pasta pierādījumi. Simtos jautājumos, ko Zezedāts visu laiku bombīja mums par šo visu. Tāpēc es nezinu, kāpēc pašvaldības par to, tā kā naudu maksā. Piedodiet, bet tas ir aprēķināts rēķini. Bet, jebkurā gadījumā, ja es uzskatu, jā, katra 1. janvāra datu nodokļa, tas ir nemitīgā tā kā nemītīgs rājiens, un mums arī pie struktūras saskaņošanas, ja mēs palapam aptālu saraksti, tur varēja just, ka ir lietas. Līdz ar to šo lietu mums ir kura gadījumā jāsakārto pēc būtības, ir vai nav iesaldēta vērtība, fiskāla, universāla vai nākošais bērnu dārza vērtības, jo atvainoši, tad viņi nebūtu datu apmaiņas procesiem jānotiek uz loģiskiem un pamatotiem principiem. Es nezinu, kāpēc mums sanāca saņemties tev kaut ko diktēt. Es saprotu tā, ka Tieslietu ministrija no savu integrācijas neatkāpjās un turpina viņu pastāvēt. Man ir tad vēlreiz jautājums finanšu ministrijai, kāda būtu mūsu tālākā rīcība šobrīd? Un mēs varam sareagēt, jo mēs esam atliecījuši tā sanācis galvenais, ka Valsts zemes dienas saprata, ka viņi uzņems atbildīgi, tās ir fiskālās vērtības, ko jūs varat likt pārstāvēt. Es tā kā sapratu, ka tehniski būs, jā. Tehniski, respektīvi, mums ir vismaz jūs paskanēsiet ģenerēt, nezinu, databas to vērtību uz aktīvus, bet to dabūju no valsts nebriedas, tie ieskaidrot. Vismaz tik daudz, jā. No mūsu puses, mums joprojām ir, es saprotu, ka Tieslietu ministrija ir, ka ir bijuši kaut kādas detalizētākas sarunas par to mērķi, joprojām es uzskatu, ka, lai izslēgtu tiesvedību, lai mazinātu tiesvedību, labākais variants ir atspoguļot to. Es piekrītu, ka var būt drosmīgi, bet vai pašvaldībām, tas, ka jūs esat drosmīgi,
Tas jau viņiem tos resursus nemazinās, viņiem jau tāpat tās tiesvedības viņiem būs. Viņi jau nenāks uz tiesvedības. Mums būs jāatcer, mēs viņus nelaidēsim uz tiesu. Tas ir viena. Pašvaldība negrib. Jūs tam zināt, ka tā pieņēma, bet jūs būsiet valsts kontrolas pusē, kā saka, slikti. Kā mēs domājam. Tas ir būtu šeit, ka Rīgas pašvaldība, pārējās pašvaldības ir tiešsaistē par tām nākamajām darbībām, ir pēc runājot, vajadzētu tādu kopīgu viedokli, rīcības plānu vai, nezinu, es droši vien domāju, ka citas pašvaldības šobrīd ir neziņā, kā viņu viedokli. Es domāju, ka apmēram 90% fiskālajām vērtībām varētu paļauties, ka tur varētu nebūt nekas mainījies no kadastra, tā kā saka, šiem raļiem. Savukārt, tur, kur ir bijusi šīs izmaiņas, tur tā kā Rīgas doma teica, tad, kā saka, pašvaldība pati ir lemj, kā administratīvā te izdevējs, vai viņa uzticās datiem no valsts dienas, neuzticāt, dod, nedod, ir gatavos tiesvedību, jo mēs noteikti no savas puses nevarēsim Rīgas domē vai tiesai kaut ko palīdzēt attiecībās fiskālajām vērtībām, jo mūsu izpratne, ne sākotnēji, ne tagad nav bijusi tāda. Bet mēs vienkārši varam teikt, ja tā tas tiešām bija, un tieslietu ministrija to ir, kā saka, rakstījusi ar vēstuli, un viņi apzinājās, ka būs tā grupa, un šī grupa, un potenciāli, ka cilvēki būs neapmierināti, tad vajag iespējams, ka arī varbūt deputāti varbūt tā gribēja, bet mēs tikai nezinām. Judita kungs, teiksim, bija sarunā, viņš saka, ka tā kā nē, Judita kungs diezgan aktīvs, tiecībā, komisiju. Varbūt, ka tad, ja jau tik vienkārši, tad jau caur tai komisiju izvirzīt priekšlikumu, ka attiecībā fiskālajā katastrālajā vērtībā skaidri pasakot, ka nemaiņas tās un tās un tās, un kad attiecībā uz noteikumiem, ka tie nav piemērojami pēc būtības. Nevis paskatās par viņus piemēru, bet viņus nepiemēro 103. Stācijā redakcijā, jo tās vērtības nesakrīt, jā. Vai arī pasakām, ka, teiksim, attiecībā uz to 73. pirmo daļu, attiecībā uz to periodu, kamēr ir fiskālā, tas nestrādā. Tad mums visiem būs vieglāk, jo mēs savā likumā sakām, ka tev jāiet aktualizēt pēc nekustamā īpašuma nodokļa dati. Un savukārt tās mums vienotīgi jāsaka, nē, jums nekas nebūs, bet mēs to būtiski nevaram izlasīt. Nē, jebkurš iedzīvotājs viss nav jurists. Šeit var būt pie galda juristi un jūs gudri, bet iedzīvotāju klasi var būt vienkāršot, jo un ar iesaldējumu saprot savu. Tāpat kā ar mājokli, saprot savu. Ja jūs ziniet, mājoklis vienam bija ēkas daļa, vienam bija ēka un zeme, jā. Pasakot tādus diskutātus terminis, saprot, mēs saprotam šauri finansu ministrija, jūs saprotāt, tā plašāk. Te man liekas, ka ir tā problēma. Kad runājot vienkārši par to terminu, mēs esam katrs pie savas izpratnes, ko deputāti domājam ļoti grūti. Bet, ja ir pārliecība, ka tā ir, nav problēma aiziet uz komisiju, mēģināt piedāvāt viņiem. Vai arī, teiksim, tad kaut ko izdarām kaut kādā citā normatīvā aktā, lai tās tiesvedības mazinās. Jo, manuprāt, ka tas ir leģitīvi, teiksim, ja Rīgas domē jārēķinas aptuveni ar 1000 tiesvedībām gadā, nav forši. Nezinu to rezultātu, jau resursus tērē, bet es tā saku, varbūt, ka neaizies, varbūt, ka summas ir ļoti mazas. Uz ēkām, kad mēs redzējām kaut kādas būtiskās prātīgas izmaiņas, tur tiešām mēs pašreizēji meklējam no savas puses, ka papildus analīzes pa dažos gadījumus, kur tieši samazinājums veikšu, tur tā tāds kliedzošos gadījumos pirms šķietami nav. Es zinu no galas. Jā, man jautājums ir, ko jūs darīsiet pusgada laikā pareizināt? Tuvākajā laikā tiks atgriezts. Jā, un publicēs. Tiks padoti no jauna kadastrālā vērtība. Jā, un kā tas tiks ar sabiedrību, kaut kā komunicēt? Mums būs jāpārrēķina tikai uz leju vai uz augšu. Uz 1. janvāri ir taču izstādīt nodokļu paziņojumu pēc statusa uz 1. janvāri. Pēc tam, ja mainās likme, piemēram, likme, tad ir jāizmanto aktuālā kadastrālā vērtība, jāveic pārreiknis nākamā mēnesi. Tātad daļai objektu ir jau izdarīts. Lai to visu lauciņu jūs savā pusē sakopsiet, ka mums arī savā pusē tad attiecīgi jāsako. Visiem nevis tikai ievērtēt. Tāpēc tā komunikācija labi, šogad
tas maz ietekmēs, bet no 1. janvārī mēs izsūtīsim maksāšanas paziņojumu, kas ietekmēs pilnīgi visu Latviju. Nu, nav tā, ka maz katrā pašvaldībā ir simtiem. Jā. No, daudz. Daudz pateikt, ļoti daudz, kuriem ir dati. Jā, nevajag redzēt tā ziņas, ka mums daudz kļūdas. Laiku.